Tā kā es eju pārdot savu zeltu. Un mani šodien piespieda pārdot manu Taveks tienīti. Nāciet ar mums paskatīsimies, cik tas īstenībā ir viegli vai grūti. Viss, kas ir nepieciešams, tavs zelts, tavs dokuments un Taveks filiāle. Re, kur man zelts. Es to gribu pārdot. Tiešām nopietni pārdosi? Nākas. Cenu zini, skaties, jau izpētīji? Nē, bet peļņa tur noteikti būs. 121,82 pašreiz. Wow, es nopirku pa 50. Pasu vai ID kartiņu vajadzēs. Tā, piereģistrēta, tu esi, būs ātri. Tā, es tev tad dodu pārrakstīt izziņa par personiskās lietas pārdošanu. Es saprotu, tātad man ir peļņa, līdz kuram man tad ir jānodeklarē DSA. 15. janvāris. Līdz nākošā gada 15. janvārim jāizpild deklarācija. Super, 121,82 eiro. Es nopirku pa 50 eiro. Tātad ieguldīju 50 un nopelnīju 70. Jā, ļoti labi peļņa tev sanāca. Tas ir izcili. Es izvēlējos saņemt skaitā naudā, bet varēju arī ar pārskaitījumu. Nu, re. Ja sekotāji tev nejautātu, tu būtu pārdevusi šobrīd savu zeltu? Protams, ka es nepārdotu. Tas ir viss tikai mūsu skatītāju dēļ.